Nu, čau visiem! Esam atbraukuši vietā, kur ir manam vecam tēvam. Agrāk bija tēva mājas šeit šajā te vietā. Redziet? Šeit tālumā ir man vecā tēva mešs, tur pāri man vecā tēva mešs, reku, viss. Un šeit ejam uz tam vecajam kokam. Kamēr tīrums nav uzarts, te ir superīga vieta, jūs redzat? Te ir tik skaista vieta. Tad, kad man vecais tēvs bija dzīvs, tad viņš katru reizi ņēma kaut kādas mašīnas un veda mājās malku no meža. Un vecais tēvs bija man. Vecais tēvs mums bija mājas saimnieks. Un, bija labi laiki, ka viņš bija. Es saku, šī, redziet, kā tur tālumā mešs virmo no karstuma un tām krūmēm tāds. Un tur bija lielās egles iekšā, tādā vietā. Viss tika nozāģēts un te ir tāds augšņu stūris un ļoti skaista vieta šitā ir. Kā te visādi skaisti lauki. Superīgi, ne? Forša vieta. Man patīk štāds te vietas. Ja kāds vēl man skatās no ārzemēm, ja, šī ir, ja jūs nezināt, šī ir Latvija. Es domāju, ka jūs zinat. Man tikai jautājums ir saviem Brazīlijas draugiem. Luīzai. Kāpēc tu esi tik aizņemta un nevar nevienu komentāriņu uzrakstīt un vai tu man esi aizmirsus jau vai? Un pasaki kādreiz kaut ko arī, uzrakst man kādu komentāru, pieliec man kādu laiku un es ceru, ka tu neesi pat Zinta aizmirsus. Es jūs Brazīlijā neesmu aizmirst, es zinu, ka jūs tur dzīvojat un paldies par jūsu atbalstu visiem, paldies. Šis vecais koks, kur šeit bija manam vecam tēva mājas bija šajā vietā. Šeit iespējams bija kūts kaut kāda. Redziet, vēl vecēji pamati palikuši ir. Bet varbūt iespējams līdz mežam neiesim, jo man tēvocis arī, ja viņš video ieraudzīs, viņš man kaklu noraus, galvu noraus, tāpēc, kad baigi jau negrib, lai rāda neko. Bet te ir skaisti. Tiešām te ir superīga vieta. Es saku, te ir tiešām skaisti. Te viss tāds apkārtējs tāds. Jūs dzirdat? Te, kad ja dzirdat, kāds klusums ir šeit. Šeit nav ne pilsētas kņada. Šeit nav nekā nav. Te tikai pa naktī, man liekas, zvēri tikai staigā. Vairāk nekas. Te kaut kādas automašīna riepas mētājās. Akmeņi rekur. Maš kā čūski jau vispirms. Tas ir tuvāk pastīsimies. Maš kā čūski pat vispirms. Viņam sauļoja. Neredzam neko, ne? Nav. Izstās, ka nav. Bet ziniet, šī tik siltā laikā viņas arī var līst ārā īstenībā, jo teikšu godīgi diezgan silts ir. Tāpatās 12 grādi, 13, jā, 14. Un šodien uzvilku baltu jaku šodien. Pieliek laiku video. Paldies par skatīšanos un par komentāriem un visu pārējo. Jūs esat paši labākie fani, paldies. Paldies visiem, kas pieliek laiku. Paldies jums, tiešām paldies.
Es cenšos, kā es varu izdarīt jums to. Tā ir. Man šitādās vietās patīk atbraukt, jā. Man patīk miers un klusums. Man nepatīk cilvēku ņāda, man nepatīk, kur ir baigi daudz cilvēku. Man patīk tā, ka daži ir, daži nav. Man nepatīk bari un skaļi cilvēki, man nepatīk. Bet es cenšos no tā visa izrauties un tā kā, ja kāds saka, ka tas nav pareizi, tad es domāju, no vienas puses tas būtu pareizi, jo mājā tu sēdi visu laiku un praktiski nedari neko. Saprot? Tā ir. Un pēc tam, kad tu sāc braukt, tad tu sāc kustēties un tu sāc ar cilvēkiem satikties un tu sāc satikt jaunas draugus. Un pa ceļam vienmēr atrodās kāds, kas tev pienāks vēl un paprasīs, kur tu brauc un ko tu dari. Un tas ir interesanti. To es arī daru. Bet šeit tāda situācija, ka šeit šobrīd nav neviena. Tā kā tā. Nu, īsi ieskatiņš. Vai tajā te visā. Jā. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Redziet, kā ir, vēl nekas nav darīts. Iespējams arī šeit ir zemi vēl, nu, kājums liekas uz tāda jau. Braukt virsū var lauksaimnieki. Rakstiet komentārā, izsakiet savas domas un es domāju, ka uz tādu te lauku jau var braukt virsū jau. Te var būt tās drusku slapākas, varbūt tās. Man liekas, ka tēvots ir braucis, reku, augšā uz mežu pēc malciņas. Tur kaut kāds ceļš uzēsim bišķi augstāk un tad pastīsimies tālāk. Labi, šitais pagaidām ir viss, ja? Pieliek laiku, kā jums patīk šī vieta. Sakiet savus komentārus. Vieta ir superīga, man patīk. Redziet, skaisti. Davai, pagaidām.